Divi idioti. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Šeit runā Emīls, un man blakus sēž Kalvis. Hei! Mūsu šīs dienas epizode būs par otrā daļā, mēs runāsim par Kalvija izpētītu cilvēku un manu. Es arī pišņiečkoju. Kalvi varbūt grib iebrīfot, ko mēs dzirdēsim otrajā daļā. Es centīšos pastāstīt relatīvi interesanti par kādu latviešu noziedznieku, un tas ir Jānis Žāklis. Varbūt esmu dzirdējuši tādu, ir tāda izstāde šobrīd, vai varbūt vairs nav nenotveramais, kurā ir dedikētota viņam, un uz kuru es biju aizgājis un iečukoju. Vārds, iepazinies ar kultūru. Nedaudz, jā, beidzot. Principā šī būs tā kā vēstures stunda, kur jūs gribētu, ka jums būtu bijusi skolā. Es, cikās, pagaidi. Izrunāsim to tēmu un tad secināsim. Ok, šī būs tā kā tā reize, kad jūs vēstures stundā bija jauniņais skolotājs praktikants uz vienu dienu. Jā, kurš ir izlasījis Wikipēdiju vienu. Un bijis uz izstādi. Un noklausies video, tu teici? Jā, es noklausījos video. Ok. Tātad tas būs otrajā daļā. Jā. Par latviešu bandītu kaut kas. Bet pirmajā daļā, kā ierast, mēs vispirms iepazīstināsim ar sevi, vismaz savu mazu fragmentu no sevis. Un es esmu tāda daļa, ko mēs uzsaucam par fun factiem, un šīdienas fun facts par mani ir tāds, kad es esmu daudzu tātad Reddits, kā zini tādu mēdīju Reddits? Jā, es lietoju. Jā, tātad tie īpaši jaunie cilvēki vai īpaši vecie cilvēki, kas mums klausās, Reddits ir tā kā, nav īsti sociālais mēdījis, tā kā milzīga tas var tikt izmantots kā. Tā kā tāds, es visvairāk viņu redzu kā fórumu ar interešu grupām, ierakstiem un komentāriem. Un tātad tur var pievienoties daudz dažādās tienas grupās, un tad to tev rāda, pieņemsim, daļu no grupām, kurām es esmu, ir tur parenting, marriage, mīmi, kaut kādas datorspēļu lietas, tad sevi interesējošas lietas, kurām es ir kā piederētu, bet mans slepenais secret noslēpums ir, kad es esmu daļa no grupām, par kurām man nav nekāda sakara. Pieņemsim Forever Alone grupa, Horderu grupa, kaut kādu narkotiku lietotāju grupas un dažādas dažādas grupas, kur man nav nekādas saistības. Visdīvainākās, jā, tātad ir, pieņemsim, tā Forever Alone grupa, un es vienkārši sapratu, ka man interesē pirmkārtām ieskatīties nedaudz citu cilvēku dzīvēs, tādā ziņā man nav šīs pieredzes, kā būtu būt Forever Alone. Un tad es apstos, kā viņam problēmām viņi saskarās vai dzīvo. Bet no otras puses, tas tā netīrā puse tam ir, ka tas kaida liek man justies labāk par savu dzīvi. Vai tā kā, katram dzīvē ir jāsaskarās kādām problēmām. Un vienkārši tad, kad es palasu ar kādām problēmām jāsaskarās tādiem cilvēkiem, arī piemēram grupā par šizofrēniju arī esmu, kādām mentālajiem disorderiem, kuri man nav. Un tas kaut kā man liek justies, ka manā dzīvē nav nemaz tik lielas tās grūtības, cik lielām jāsaskarās. Bet ja tādu mērķi tu esi tajās grupās? Es esmu tātad privāri, jo man interesē dažādi cilvēku dzīves, kā viņi dzīvo, kādas, ko viņi domā vai dara, vai grūtības kāds ir. Un otrs ir tā kā justies labāk par sevi. To es pēc tam sapratu. Bet kaut kas man tur, jo tu droši vien esi arī grupās, kas tevi interesē un uz tevi attiecas. Es tagad negribu iet galvā cauri visiem, bet palielam jāizdomāju. Es esmu kūrējis tā, lai rāda mani interesējošu. Bet es saprotu arī tavu to pieeju, ka tu vienkārši redzi otru pusi, ka tas, kas nav tavā dzīvē pieejams, ka tu vienkārši redzi, tas netiek noslēpts no tevis. Tā kā, piemēram, Facebookā tur viņi piedāvā, hei, mēs rādīsim tikai tevi interesējuši, un tu nekad neredzēsi kaut ko, kas tev varētu triggerot kaut kādā veidā. Bet man liekas, tas ir svarīgi to redzēt. Varbūt tā ir tā kā nedaudz izlaušanās no
tā burbuļa, ierastā, jo man liekas, ka mūsdienās ļoti viegli ir izveidot tā kā tev sev apkārt tādu ļoti sev patīkamu informācijas telpu, vai par ko saskaries, un tad man tie ir tā kā tādi daži grābieni ārpus tās manas parastās telpas, kur es saskaros. Plus, liek man labāk justies. Bet, tās problēmas, ja es kādā attiecību padomos, vai tur jūties vecāku grupās, ir arī interesantām. Vecāku grupas, tas parenting ir kaut kas līdzīgs māmiņu formam, tikai tāds inteliģents. Tas nedaudz visi ir izglītotāk. Jo tā kā jau mēs zinām, visos fandomos vai kaut kādās grupiņās, tā pati ekstravagantākā publika pulcējas Facebookā. Jo, pieņemsim, es Survivor TV šovu tā kā fanu klubā, kas ir Redditā, un kā viņi apspriež un tam līdzīgi. Un tad ir Facebookā, tur ir divas dažādas pasaules. Facebookā vienmēr visi ir nedaudz rasistiski. Tā kā nesaprot tik labi spēles loģiku, nav tik analītiski, un tad Redditā ir tad. Es tikko sapratu, atceries, tad, kad parādījās draugi malā, tu biji. Un tas likās tāda cool sites un tā. Un bija arī tas Facebook, kas likās kaut kas tāds tālāk, jo vienkārši tas nebija Latvijā radīts. Un tad ar laiku palika tā, ka draugiem ir tāda diezgan lēma vieta, kur būt apmēram. Un tad es, piemēram, izdzēsu profilu, tu esi. Es saglabājos, jo es dažkārt aizēju reizi gadā paskatīties savas jaunības galerijas. Es piemēram izņēmu bildes un izdzēsu profilu. Es to izmantoju kā glabātu. Tad, kad viņi paziņos par savas beigšanu pastāvēt, tad es izņemšu. Okay. Un tas, ko es gribu teikt, ka nav tāda sajūta, ka tagad Facebooks nedaudz ieņem tādu lomu, kā tādu bišķī, ka tur, nezinu, fāteri sēž un māmiņu. Un tas diezgan, kā lai pasaka, man tagad draugiem paliek, ka tur, es nezinu, vai Facebook. Viņi ir plus mīnus līdzīgi, tā kā, jo vienkārši viss māmiņas un vecmāmiņas pārvācās no draugiem uz Facebook. Jo es nezinu, kurš vispār lieto no Facebook. Kurš lieto vēl, kas ir palicis Facebookā. Es Facebook izmantoju eventiem, bet... Kā tu izmanto draugiem? Draugiem? Es kādreiz izmantoju, pirms es izdzēsu, vienīgais, kāpēc izmantoju draugus pēdējā laikā bija, lai... Piemēram, no Rīgas uz laukiem aizbraukt. Bet tas arī, jā, to es arī biju izmantojis, bet tas arī pārvācies, man liekas. Draugi zaudē savu funkciju. Bet tā tad var ieiet palasīt savas vēstules jaunības. Tas ir vienkārši maksimāli krīņš. Viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc izdzēs to profilu, bija, jo es atvēru. Es nezinu, varbūt uz kādas nāvis gultas. Tas ir kaut kas, ko es varētu palasīt. Es iesaku visiem vienkārši ejiet, nūkojiet savus. Bet mums tāda, tā kā pagātnes nospiedums ir palicis, tikai kaut kur Facebook. Tur draugiem vēl vēstulēs un galerijās. Bet mūsdienu jauniešiem viņu krīņš paliks vai daudz, Lai gan īstenībā mūsdienās lielākā daļa sociālo mediju ir pārgājusi uz tā kā mirkļetiem, prikoliem, respektīvi storija. Tas nav kaut kas saglabājās. Tas ir tikai tāds mirklīgs. Tāpēc varbūt nebūs mēs tik daudz, kas saglabājas. Es varēšu vecumdienās pastīties, kā es strīmoju, piemēram, jo tas ir palicis YouTube'ā vai kaut kas tāds. Tu ar mazbērniem kopā. Iedomājies, ka cik ļoti tu kontrastējuši pieredzēji, piemēram, ko mēs ar saviem... Ar vecstāvu darījām. Es jaunībā biju strīmeris, paskaties šo. Jā, un mans vecstāvs stāstīja, kā viņš uz ekskavātoru, bija vecākais ekskavātoris kolhozā. Tas ir tas, ko es jau pieminēju par to, kad paliks mūsdienu bērniem un mazbērniem un mazbērniem tā vēsture ir daudz pierakstītāka nekā mūsēji. Jā, un ar katru dienu viņš tā kā eksponenciāli iet kontents. Tā, šīs bija tātad mans fakts, par to, kas es brīvinies tās grupās, un es aizmirsu kā pieminēt vēl pirms tam, ka man ir diezgan daudz, kas tajās iknedēļas šitā pierakstīts, un vēl tev tiem, ka mēs nevaram pārāk garus tangentus maukt. Šitais bija garais tangents. Es bez problēmām varu būt īsts. Nē, bet man arī bail. Labi aizmirst, es nezinu. Es jau godīgi negribu runāt, tāpēc nav problēma kāda. Pareizi tieši tā, jo mēs
Tā izrunāsim. Es nezinu, vispār, kāpēc es piekritu podcastu taisīt. Man tik ļoti patīk nerunāt. Labi, kāds ir tavs fun facts? Zinu, ko es izdomāju, ka man es vairs negribu fun facts. Nu nē, Kalvi, bāc, zini, es nevaru vienkārši vienmēr maukt par sevi. Man vajag tevi. Tas ir tik interesanti man klausīt. Bet kā tev var nebūt? Kā tas var būt? Ir tikai pat nav 10 fun facti bijuši. Tev par tevi kā cilvēku, ko tas liecina, ka tu nodzīvo savu dzīvi, un tev pat nebija 10 fun facti. Tad, kad tu skaties kaut kādām slavenībām, ja es iegūlētu, tu piemēram Rihanna, tu būtu 50 fun facti par Rihannu. Tev pat bija 10. Emil, es neesmu par Rihannu. Nu, jā, tu varētu būt. Kā vēl izdomās faktu kādu nevar. To ir problēma izdomājumi. Labi. Es skatos apkārt. Ko es tev nav jāstās apkārt, tev jāstās iekšu. Tā, māci man. Nu, tu nezini, tu nebija kaut kāda, pirmais skūps, tev nebija kaut kāda dīvaina. Tu kā nezinu, ko es izdomāju, viss drop everything, es negribu runāt par to. Es māku taisīt, man liekas, diezgan labu citronu tarti. Bum. Okay. Es esmu uztaisījis kaut kādas šobrīd, man šķiet, 6, un tā kā ar katru es kaut ko mainu, un man liekas, ir bijušas 6 iterācijas. Okay. Es mainu tā kā... Tas arī kaut ko pielabojis tajā receptē, vai jā. Visu to pašu? Visu laiku pielaboju, es saku, mēģinu atrast viņu... Perfekto garšu. Jā, lai bija piemēram vienreiz bija nepietiekami citronīga, tad tur bija pārāk salda, nu jā, vienkārši regulācija, vienkārši tu tā kā grozīji puķišus. Bišķi vairāk sviesta. Es tev pilnībā saprotu, man ļoti patīk beikot. Bet kāpēc tieši citronu tarte? Bija tāds, kurš bija situācija tāda. Es biju ar draudzeni tā laika, iegāju konditorijā, jo viņi gribēja citronu tarti. Mēs iegājām, un čalis tur bija pēdējā citronu tarte, un čalis, kurš stāvēja viņai priekšā, nopirka tieši to pēdējo citronu tarti. Viņa bija dosmīga, aizbraucām uz citu konditoriju, kur viņu var nopirkt. Tur bija ciet, un beigās viņa bija ļoti dosmīga, un es pateicu, ok, es tev vienkārši varu uztaisīt citronu tarti. Un es nezināju, kā uztaisīt citronu tarti. Un es atradu tartas recepti un uztaisīju. Tas ir, ko tu man rādi? Es rādu citronu tarti. Tas ir kaut kas cits. Citronu tarti izstāst nereāli basic. Es jau nesaku, ka tas ir kaut kas amazing. Nu, nē, tā ir baigi. Es drīzāk šāda, varētu tādu plānu. Es aprakstīšu viņu tātad... Tas nav nekas super sarežģīts, es vienkārši... Kauja citronu tarta izstāst kā 3 stūris. Pāris lietas taisīt. Kā 3 stūris? Nu, tas izgājās. Tā ir šķēle. Viņi ir apaļi. Ko tu saki? Tu tā kā torti, ja, kad dzimšanas dienas torti arī tāds kubiņš, ja. Uz salvetes. Ok, bet par torti ir jārunā viņas nevis uzservētajā formā, bet pirms sagriešanas formā. Es teiktu, ka jā. Nu, labi. Jo pizza ir apaļa. 3 stūri. Interesanti. Tātad pizza ir 3 stūris? Šķēle. Tas ir kā sektors. Tas ir sektors. Tad tu ir tā kā pizzā Lulu prasīs, kuru sektoru tu ņems. Parasti 6 sektoros sadalīt. Lūdzu, pamatiet mūsu telpas. Ok, reizi ļoti labi. Man prieks tālu, ka nepadevies. Jo šo mēs varēsim pierakstīt. Bet šis bija pēdējais. Tu gribi labāk pēdējais fun fact? Jā. Kad tu cēp. Es nākošais var izstāstīt vēl vienu lietu, ko es izcepu. Un tad man ir vēl 3 fakti. Davai, maucam, es stāstīšu, ko es vienkārši esmu uztaisījis. Vēl var, kā es tev biju pietāvājis, arī es tev teicu, ka mīļākā smarža, pieņemsim, kāda ir tava. Nesaki tagad. Kuram fucking interesē mana mīļākā smarža? Nevienam. Mēs vienkārši runājam par to. Okay. Kādam interesē domā par to, ka es esmu dīvaini Reddit grupu dalībnieks. Tas ir tikpat vienkārši kā tu par uz to skaties. Tu skaties uz to, tev jāreprezentē to, cik ļoti tev ka tas tev smarža, tas ir vienkārši interesantākā lieta, ko cilvēks šodien dzirdēs. Jā. Es nezinu, kā vienkārši negribu pamet mani no šiem fun factiem. Jo es esmu dzirdējis labas atsauksmes par fun factiem. Lūdzu, klausītāji. No kā?
Un māsas. Tātad, ja kāds klausās un grib būt tā kā aktīvs un dot kaut kādu atgriezienisko saiti, tad ko jūs domājat par mūsu fun fact sadaļu? Jā. Vai jūs domājat tā kā es, pareizi, ka to vajadzētu dzēst kādu sadaļu? Vai jūs domājat, Kas saglabāt? Jā. Nu labi, Kalvi, tad tev vienmēr... Vai varbūt mēs viņu aizvietosim, ka tu vienkārši... Nē, viss kārtībā. Būs labi. Kukaiņu fakts, es sagatavoju. Šobrīd pie mana mušpapīra ir 8 mušas. Ok, cik dažādu tā kā dzimtu? Cik dažādi dzimtas tur? Nu, es domāju, sugas. Sugas? Viņas visi Es redzu musca domestika, kas ir mājas muša. Parastā. Dažas tad un tad tā kā tas fakts būtu, kad mušas pievilina mušu, tas tur mušu papīrs. Un īstenībā šis labs jautājums, kuras neesmu nekad noskaidrojis. Vai viņš pievilina, vai viņš vienkārši ieskriet? Jā, varbūt viņas skatās, redz šeit ir virsma, kur var nosēsties, un viņas tur tā kā fucking idiotis tur pie nosēžas. Es nezinu. Varbūt tur ir kaut kāds... Man liekas, ka vairāk vienkārši randomains ieskrien, jo ja viņam būtu kaut kāds ferments, tad gribētos domāt, ka viņas efektīvāk viņu uzķert. Jūs esat redzējis tā kā vairākas mušas lidojumi ap galdu, bet nepielīpam. Tieši ar laiku viņas tur pielīp. Okay. Ja būtu kaut kāds pievilinātājs, viņas taisnā ceļā dotos turien. Zini, kas man patīk un ko es gribētu? Es zinu, ka tas arī nav nekas tāds, ko es varētu nopirkt, bet vienkārši... Nav, prioritāšu sarastā. Es to pateikšu. Tas, tad, kad ārā sēž kaut kāda, piemēram, tur pirsgalvai, kur ir tas sūds, ko noliek, kas velk iekšā odus un dedzina viņus cepinā tā zilā lampa, kas relatīvi nosit. Man ir tāda, bet kaut kāda nepārāk laba, jo tur pārāk daudz līķu nav. Tur vai kaut kādu to jaudīgos, es redzēju, kaut kādus, jā. Kur saujam pēc tam tos līķus grabjāna. Jā, esmu redzējis. Tas ir no mūsu faktu sadaļas. Kalvi to paaiziet vēl. Tagad Kalvim jau ierakstīt podcastu gribās nedaudz vairāk. Ka jātiek galā ar fun fact. Pirms mēs ķeramies pie nākošā. Hei, Emīl, es te uztaisīju šodien kafiju ar savu, kā viņš sauc, itāļu moka, kā tev garšoja? Bija ok. Ok, labi. Pirms tam tos lietot vairāk vārdus. Bet labi varu nerunāt. Tu vienkārši gribi, lai nav pārāk garš podcasts. Es tos tangentus regulēju. Bet ir kāds, kurš teicis, ka pārāk garš, kāpēc? Kāpēc garums? Jā. Labi, tad mēs tas sajies kopā ar mani šo tēmu, ko es piekstīs, jo tad es vienkārši domāju par to pagājušajā, mēs ieskatījāmies statistikā un noskaidrojām, ka jo podcasts ir garāks, jo mazāk viņu cilvēki beigās noklausās. Nevis, jo viņš ir garāks, viņi noklausās vienkārši, jo ilgāk viņš iet, jo katru nākamo vārdu dzirdēs par kādu cilvēku mazāk. Un es to arī varu pieņemt, jo tad, kad es klausos podcasts, arī ir bieži epizodes, kuras es nenoklausos līdz galam, jo var gadīties, ka es viņu iesāku, tad man arī kaut kas novērš uzmanības, beidz viņu klausīties, un tad nākamreiz sāk no pusceļa ir, tā kā negribas, atkal sāc jaunu. Un vienkārši tas man liekas jocīgi, jo iedomājies, ka mums, kādās izrādēs, kur tu esi bijis, ja tas būtu tā kā, normāli, ka tu sāc savu stand-up, tev ir 100 cilvēku zālē, un tad izrādes beigās ir vairs kaut kādi 40 palikuši, visi ir aizgājuši. Jo parasti arī tās izrādes būvē ap to, ka, beigas tad ir tas kulminācija, pats smieklīgākā daļa vai kaut tam līdzīgi, bet mūsu gadījumā sanāk, ka beigas ir, vismazāk cilvēki dzird beigas. Mums būtu jāšai vaļā nereāli daudz sākumā. Es nezinu, kā liek kontrolēt to, cik cilvēki noklausās līdz galam, un vai tas vispār ir tā ietekmējums. Es domāju, vienkārši esam labi visu cauri. Jā, bet, protams, manuprāt, nav svarīgi, cik garš ir podcasts. Vienkārši, ja tu huiņu tu vari huiņu dzīt arī 20 minūtes, un tas kā būs mēsls. Bet tu vari relatīvi interesanti arī 4 stundas, bet, piemēram, noskatīties Joe Rogana 4 stundu podcastu ar kādu, kas man interesē, es noklausīšos viņu visu. Un arī tāpat būs, piemēram, mums sērijām, ja būs pagadīsies kāda laba cilvēka, viņi klausīsies arī, ja viņi būs, 2 stundas.
Bet, tā kā viņi beidz klausīties, tas nozīmē, mēs vienkārši neesam vēl atkoduši, kas tieši labs. Jā, runājot par to garumu, teorētiski sanāk, jo garāk ir epizode, jo lielāku pusi no viņa, lielāka daļa no viņas noklausās daudz cilvēku, lielāka daļa noklausās maz cilvēku. Bet es jau aizmirstu, ko es gribēju ar šo pateikt. To, kad, man nav par garumu, es neko nav teicis. Man pašam, man tā kā negribās domāt to, cik ir garš, un tā kā mēs arī nemontējam, tad, kā sanāk. Man pieredze, varbūt stand-upā laikam, bet tev arī mainās noteikti tas garums, cik tev ir tas gatavais sets, bet nezinu, kāda interakcijas dēļ, vai ko paņem vērā. Tas ir, piemēram, ir ļoti liela atšķirība, kad, piemēram, tev riktīgi labi iet, piemēram, tu kilo, viss baigi nice, es gan nezinu, kā tas ir, bet, piemēram, vienkārši ir atšķirība, kad ir labi izrādi, kad gājas labi, un tad, kad, ir ļoti smiedīgi pasākums, jo ir bijis tā, ka es runāju, un man diezgan slikti izrāda bijusi. Es runāju, es jūtu jau tā kā, man vēl kaut kādi pēdējie daži joki, un es paskatos, ir 45 minūtes. Tā kā par maz? Nē, no stundas. Tas man uzreiz tāda bļādi, jo viņi ir samaksājuši par stundu, un tad vienkārši beigās sanāk vai kaut kādu huņu dzīvi, vai arī vienkārši tu met plīti krūmos un vienkārši centies cik vien labi tās pēdējās izcirst, un tu labāk, lai tā, vienkārši esmu gan tā mēģinājis. Jā, es mūsējā baigi daudz par laiku nedomāju, es atceros improvizējot uz skatuves, tur bija tā kā, tur vienmēr bija brīži, kad kāds nav uz skatuves, un tad ir tā kā, mums ir jābeidz, vai kaut kas tāds, kad tiek parādīts ar zīmēm vai tam līdzīgi, jo, tur ir kaut kā, izrādē, ir skaidrāks, tā kā tu saki, tā kā par stundu samaksāji, tad stundu jāspēlē, varbūt tik lūži nē, bet ir bijušas arī reizes, kad tu spēlē, un saprot, ir jau tik daudz laika pagājis, mēs vēl netuvojamies beigām. Bet mums ir ļoti free tādā ziņā, mēs esam brīvi taisīt garāk, īsāk vienalga, jo mums nav dzīvo skatītāju, un līdz ar to tas, ka nav dzīvo skatītāji, arī mums ļauj pārcelt ierakstus, un ir interesanti, ir savi ieguvumi un zaudējumi. Jā. Tā. Ko ir? Šeit bija kafija? Kafija bija, tas, ko Kalds gribēja, lai es pasaku par to kafiju, ko viņš man uztaisīja. Mēs runājam tikko, neteisim tangens, un tikko es tev uzdevu jautājumu par kafiju. Nē, tu man pārliecināji, ka mēs varam taisīt tangens. Jā, tieši tā. Tātad par kafiju, ko es teicu? Tātad Kalds vārīja kafiju, viņam nebija cukura. Viņš bija cukuru neiebēri. Tu prasīji pienu, tu neprasīji cukuru, man ir fucking cukurs. Un tu redzēji, ka es ielieku sev cukuru. Tu ielieku sev cukuru? Un tu neko neteici. Es tā kā domāju, ka tu taisi tā kā sev, un es parasti, labi, izmēģināšu, kā Kalvis dzer kafiju. Es tev prasīju, vai tu dzersi kafiju? Es teicu jā. Un tu teici, vai tev ir piens? Es teicu jā, rīsu. Un tu teici, sarunas beigas. Es sāku taisīt tev kafiju. Es viņu fucking tev uztaisīju, es tev noliku priekšā ar pienu, tu vēl neko neteici. Es gāju taisīt savu kafiju, uztaisīju savu kafiju, atnācu šeit, ieliku cukuru, pielēju pienu, mēs sākām viņu dzert. Un tagad tu pasaki, ka es tev nepiedāvāju cukuru. Tu man novērsi domas ar visu pienu. Es biju pieredzi tajā. Tev piens ir? Mainīgs. Jā. Un cukuru? Jā, bet tu tāds, rīsu. Un man visa schēma vajag. Es atvainojos. Lūdzu, tātad es domāju, ka tam risinājums varētu būt bijis, ka tu visus pienus uztver vienādi, nevis kaut ko nošķir parastos no rīsu pieniem. Nē, es visu laiku esmu dzēris visu mūžu parasto pienu. Vienkārši. Taisno no pupa. Taisno no pupa. Un es nezinu, pēdējā laikā. Vai arī izsitu? Nē, pēdējā laikā neizsitu visu kā. Es aizdomājies par pupu. Par pupu tiešām. Es nezinu, pēdējā laikā esmu iesācis vienkārši testēt, tā kā padzīvot kādu brīdi uz augu pieniem. Kaut pieniem. Ir dažādiem tiem pieniem, dažādi no skatoties no kāda auga viņš ir ķipa taisīts, ir dažādi experience, tā kā tu vari dažādas... Kalvi.
Es zinu, ka nekas nevar aizstāt pienu. Es pilnīgi piekrītu, es nemēģinu tagad teikt, ka piens ir slikts, tāpēc viņu nedzeru. Tu esi pierādījums tam, ka cilvēki mainās dzīves laikā. Aha. Tas čalis, kuru toreiz es aizvedu līdz jūglai, kad mūžā nepieskar tos augu pienu. Tu ar pirmo reizi? Tā, kad tu man aizvedi līdz jūglai? Nu, vēl kādu ļoti ilgu laiku, kad es tev vēju uz jūglu. Jā, tā ir, ka es nebūtu dzēris augu pienu. Es noteikti kaut kā vēl būtu centies uzdirst. Ko tu blē? Gatekeepot. Apmēram, jā. Bet, jā, man sieva arī saka, kad es esmu mainījies. Kaut kā laikam tās šūnas tur mainās, visu laiku mainās, un mēs mainamies viņam līdzi. Dziļa doma. Faktos balstīt. Tā, ok. Jā. Tas par to ilgāk klausīt. Tālāk. Man ir baigdās tēmas. Tad es... Pusstunda šie bija fun facts. Tagad, kas mums Nē, tas nebija fun facts. Tas jau bija pirmais man daļa, kur es nedēļas laikā, par cik esmu bezdarbnieks. Ja, freelance mākslinieks, tad daudz laika, ko padomāt. Tā kā es neesmu, tāpēc es nevaru izdomāt vienu fun fact. Tātad es skatījos YouTube'ā par TikToku. Jo es pats tādu TikTok biju nokčājis. Tev ir TikToks vispār? Es esmu nokčājis. Es viņu esmu 2 reizes izdzēsis, bet es tagad nokčāju vienkārši cenšos viņu pārāk neizmantot, bet man besīja dzēst un lādēt, tāpēc vienkārši viņš tur stāv. Bet... Tātad es noskatījos YouTube video, kur bija nedaudz tāds fear-mongerings, bet tur bija tā doma bija, kāpēc mums vajag izdzēst ārā. Man pašiem nav, es paskatījos, man nepiesaistīja, bet es saprotu daudz cilvēku apkārt. Man viņus piesaist TikToks gan inteliģentus cilvēkus, gan mazāk inteliģentus, kā viņš nešķiro. Un tad es tev pastāstīšu, kāpēc tev ir jāsēž TikToks un nekad viņš nav jāizmanto. Tā lielā doma, kas tam video bija tāda, viņi tur tātad ir tas, ka Ķīna, nedaudz konspirācijas teorijas laiks. Ķīnas ir atklāts mērķis, kad viņi jau 50 gadus strādā pie tā, lai viņi pie world domination, tātad pasaules valdīšana, nezinu. Un viņi tur ir taisījuši tātad industriālā, ekonomiskā izaugsme, kāda militārā, un tad viņi nolēma, ka viņiem arī vajag tā kā tehnoloģisko dominanci. Un viņi pirms TikTok izlaišanas strādāja pie kaut kādas aplikācijas, kas tā kā mācījās mākslīgo intelektu un algoritmus. Tad, kad viņi bija to uzskačājuši, viņi nopirka kaut kādu tur mūzikas to aplikāciju par miljardu, kas apvienoja vēl tos mūzonslāt un izlaida TikTok. Kur tas, kāpēc pieņemsim, tur datu zakšana, tā varbūt man tik ļoti nebaid. Man nepatīk, ka zog manus datus, bet ir ok. Bet TikToks zog visvairāk datus. Indija ir aizliegusi TikTok. Amerikā militārie čuvaki un viņu ģimenes, viņiem ir aizliegts lietot TikTok, jo viņi nozog daudz vairāk. Tātad tā ir viena daļa, tātad data collection. Un zog citi nevis amerikāņi, jo piemēram Google arī dod daudz. Jā, un ķīnieši, un Ķīnai vienkārši kāpēc tas ir vēl bīstamāk, jo viņiem ir likums nosaka, ka visas kompānijas, kas ievāc datus, viņām ir jādalās ar tiem datiem ar valsti, jo Amerikā tādā ziņā tie dati, viņus savāc Google, bet Google viņus tālāk nenodod valdībā. Tātad Ķīnā. Tātad tas ir par datu bīstamību. Bet tad otra bīstamība ir tas, tas algoritms, kā ir būvēts tajā izklaides ziņā, jo, kas man likās ļoti interesanti, ka viņi speciāli būvē tātad to algoritmu ap to, kas ir līdzīgs ļoti gamblingam, respektīvi, algoritms ir ieinteresēts tev ik pa laikam parādīt nereāli labu video tādu, kur domā, tieši šito es gribu redzēt. Un tad tu esi pārējo stundu pavadījis scrollojot sūdīgi, lai būtu tā gambling sajūta, ka tu ik pa laikam uzēji nereāli labu video. Jo, iedomājies, tu... Tas tā kā slot mašīnas, ka tu griežās. Tu pats viņu griez. Un tu lēnām griez slot mašīnu. Septītnieks. Ja visi būtu septītnieki, tā nebūtu jēgas. Un tas pats darbojās princips arī uz satura veidotājiem. Jo tev kā satura veidotāji, tam algoritmam viņš ir ieinteresēts ik pa laikam kādu tavu video vienkārši padarīt populāru, lai tev ir tā sajūta, man ir jāturpina taisīt video, jo es ik pa laikam varu uztaisīt gold. Tā ir psiholoģija.
un tas arī kopumā tā ideja vienkārši, tas, ko tātad vēl visu video teica, ka mums vēl neesmu pārliecināts, un piekrīt. Un varbūt, kad kādreiz māksliniekiem bija, kad ja tu biji talantīgs vai zināms vai atpazīstams, tev bija kaut kāds īpašs skills vai ko es izdomājis vai izdarījis. Tad mūsdienās par to tas 15 minūtes slavas var dabūt 16-gadīgas meitenes, kas tur pusplīgi rejo tās idejas, un tas var būt tas mirklis slavas. Un, ja viņas prot to izmantot, tad tās var būt arī 16 minūtes slavas. Jā, tur tika citāts Andijs Warhols, kurš ir teicis, ka nākotnē visiem cilvēkiem būs 15 minūtes slavas. Jā, tā viņš teica. Tātad debilizācija, TikToka un datu nozigšana ir liela bīstamība no TikToka. Es nezinu, man personīgi es pamēģināju, un es viņu neizdzēsu ne no viena no šiem iemesliem. Es viņu izdzēsu, jo vienkārši es laikam, man algoritms vēl nebija trāpījis. Es vēl nebiju ticis tajā, kur man iedot pāris ļoti labus video, ja es skatījos, un tur bija pats tas algoritms norakstās hornī drošītājs, vienkārši jau rāda tās meitenes Dievs, es domāju, Dievs, ko es vienkārši daru, kas tas pats ir, es mēģinu uzrullēt to labo video, un es vienkārši netiku. Tāpat, bet man arī dzīvē gamblings nepatīk. Jā. Jo tā man doma par gamblingu, ka tā ir vieta, tā kā patīk, tā kā tiem, nezinu, kā to sauc, no zemākās kastes cilvēkiem, kam patīk gamblings, ir tas, ka viņš tā kā izlīdzina tavu skillu. Respektīvi, tu arī nav jābūt labam gamblerim. Visi gambleri ir vienādi skilli teorētiski griežot slot mašīnu. Uzlabot to tavu. Man nepatīk tā gamblings, man patīk kaut kas, kur mans inputs. Es gribētu, tātad TikTokam priekš manis vajadzētu, kad es varētu kaut kā, mans lietošanas skills varētu viņu ietekmēt to, cik labi video es atrodu. Es tur scrolloju un vācu kaut kādas zvaigznītes, un tad man rāda labākus riņķikus. Ok. Bet tu jau vari, vienkārši vari meklēt to, kas tev interesē, un tad viņš tev rāda, un ar laiku tu pats kūrē to savu algoritmu. Jā, bet tev tikai liekas, ka tu kūrē algoritmu, bet īstenībā beigās kūrē tevi. Tieši tā, tu beigās kļūsti tīpa algoritmu. In China algorithm kūrs you. Jā, tas bija, man liekas, kad tajās, kur mākslīgais intelekts pārņems pasauli, kad šis varbūt iedomājies, tā kā, ja būs nākotnē tas kaut kas notikt, tad mākslīgā intelekta pārņemšana pasauli, tad šo varētu atskatīties kā, nezinu, piemēram, etapu, kad īstenībā uz pasaules jau ir mākslīgais intelekts, un viņš tikai šobrīd ievāc informāciju līdz brīdim, viņš būs gatavs world domination. Tipa visa tā informācijas ievākšana, kas notiek tagad, teorētiski ir... Jā, zini kā, iedomājies, ja parādītos kaut kur pasaulē, tipa sentient mākslīgais intelekts, kura mērķis būtu pasaules dominants, viņam jau nav tas jādara uzreiz, viņš var tikpat labi gadus 100 ievākt informāciju un izkalkulēt perfekto plānu. Tas viņam jau plānam nav jābūt īstenojumiem īsā laiksprīdī. Tas ir tikai filmās būtu kaut kāds ātrais plāns. Jā, filmās ir sajūta, kā līdz, ko viņš paliek sentient, viņš uzreiz noskatās, nezinu, Wikipēdija ieraksta, are human, what bad things humans did. Un tad viņš izdomās, izrādās, ka esmu izkalkulējis, ka labāk ir bez cilvēkiem. Un tad vienkārši... Tas var būt ļoti lēns process. Šī tā kā pirmā fāze. Es viņus cilvēkus padarīšu tik debilus, nepamanīs, kā es vienkārši pār viņiem valdu beigās. Jā, bet kā domāt, mākslīgais intelekts, tas ir... Kādā formā viņš pastāvētu? Kur būtu tas pats mākslīgais intelekts? Vai tas ir kaut kāds, tā kā filmās, pa galvenais kompis, kurš tā kā jānocīt? Vai arī līdz ko viņš paliek sentient, viņš pastāv tīklā, tā kā blockchainā, visu laiku viņš ir iekšā, eksistē tīklā. Un pat ja tu iznīcini kaut kādu kompi, kur viņš ir bijis, viņš uz visiem tas ir tā kā viņš ir vīrus, kurš tev multiplē. Viņš ir hive mind drīzāk. Vat jānoskaidro.
Kā ir vai TikTok algoritms ir centralizēts vai decentralizēts? Tagad noskaidrojam Google. To es nevaru, ka es turpināšu izpētīt tātad TikTok ļauniem, bet tātad visi... Bet jā, es esmu pēdējā laikā arī vairāk dzirdu par TikTok līdzīgas visādas lietas, kā tu tagad stāstīji. Trumps taču gandrīz nobanoja TikTok Amerikā. Jā, tur es domāju, ka tagad diezgan arvien biežāk īstenībā mēs dzirdēsim par to, jo tagad es biju redzēju Joe Rogans par to runāja, bija video, ka viņš bija izlasījis TikTokā to, ko agreements, kam tu piekrīti datiem? Tam, to, ko tu parasti nelasi. Un es īstenībā tagad domāju, kamēr mēs runājam, kas bija, es izdzēstu, vai es tā kā pārdzīvotu, un es domāju, ka nē, es vienkārši arī, man liekas, arī atkal izdzēsīšu. Tajā video tātad vēl bija teicis, ka ir jau pētījumi, tā kā pierāda, kad mazāk, ja tu kaut tas uzmanības noturēšana, kad mūsdienās ir viszemākā jau daļā, un tā kā kādas sekas tas atstāja, kad tā uzmanība pasliktinās. Jā, un esmu redzējis, ka iedod sīkiem vienkārši telefonu, un kā viņi eksistē TikTokā sīkie vienkārši. Man tagad jau liekas, wow, šis, man liekas, nedaudz man slikti ietekmē. Un es iedomājos, kā tas ietekmē prātu, kas aug vēl šobrīd tikai. Es iedomājos, ja mums bērnībā kaut kas tāds būtu bijis, mums, protams, bija kaut kāds citas lietas, bet mēs nebija tik ļoti uzmanību bezjēdzīgi noņemošas no visu pasaules. Jā, tur bija teikts, ka tas TikTok, viņš trāpa tam kaut kādam dopamīnu receptoram tieši ka tu vari stundu skatījies TikToks un pēc tam nevarētu nosaukt nevienu, kuru tu redzēji. Jā, un tie TikTok ir labi TikTok, es neko nesaku. Tas ir tas septītnieks. Jā, tas septītnieks. Bet jā, daudz ir vienkārši, paskatās rekusēju pa trotuāru, vekplaisa, beigas. Un tad viņš iet uz rīņķi. Un cilvēki to filmē, izdomā, šo ir vērts likt iekšā un liek un skatās un laiko. Tajā video tika minēts arī tas, ka cilvēki liek pieņem, tur bija nezinu, kaut kādi, kad aiziet cringe video, es nezinu, kaut kāds čalis izliekas, ka viņš ir rūksis un tur rūkšķi un ēd kaut kādu ēdienu. Un tad tas tā kā aiziet viral, un citi useri tā kā redz, ka, bās, šitā es varu palikt slavens, un viņi sāk attēlot to pašu, un tas tā kā aiziet kā tādu lavīnu. Jā, man besīt, tas ir viena no lietām, kas man tiešām nepatīk, ka šī brīža kaut kādā sociālajā tajā, cik ļoti visi klonē kaut ko, kas aiziet, piemēram, ir tas video, kur čalis, piemēram, kaut kāds strongman stāv ar lapiņām priekšā un tur rakstīts some people say strongman dumb, un viņš tā kā noņem to lapiņu, kā būtu parasti viņš noņem priekšē, bet viņš paņem aizmugurē un ņem pa vienai. Un ir tik daudz tagad viņu attēloši pa savam kaut kādam, tur people think traktor drivers are dumb. Un ir video, kuriem ir jēga taisīt kaut kādas savas versijas un parodijas, bet jā, man liekas, viņi vienkārši nepatīk tā. Tur ļoti maz izdomas ielikts, lai pēc tam viņi pelnītu ar to. Bet, arī tāpatās tās TikTok dēļ, es skatījos, ka tas TikTok formāts jau maina tā kā pasaules deju uzvedumu kultūru, kad tā kā dejošana kādreiz ir bijusi vairāk horizontāla kustība. Tā kā dēļ tā kā ir skatuve vai arī kādā ekrānā rāda, tad tagad dēļ vertikālā formāta dejošana ir kļuvusi daudz tā kā statiskāka, uz priekšu, uz atpakaļ, uz augšu, uz leju, tā kā uz sāniem, jo parasti TikTok filmē statisku kameru vertikāli un nav kas pagroza tā līdzi. Ok, tas ir interesants fakts. Jā, bet tās dejas arī ir tur, man liekas, Fortnite arī ir palīdzējis ar tiem kādiem emotiku, kad tā dejošana ir tā kā kaut kādu emoji virkne īstenībā tur ir. Tur sakombinē tās roku kustības, kāju kustības zināmās, vienkārši nedaudz citā sekvencē, un that's a TikTok, baby. Jā, tas ir kaut kas, ko es nekad nedarīšu, ir ielikt kaut kādu TikTokā deju, kaut kas, kur es dejoju. Un arī tā ir vēl viena lieta, ko es dzīvē nedarīšu, ir dejot vispār. Es tev esmu redzējis dejojumu.
Nākamā tēma. Jā, Kalni, tātad nākamā tēma ir Ričijs Rū versus Tuta. Es esmu bijis, tātad tie bērni slaveni varmaņi Ričijs Rū un Tuta. Un es nevaru atcerēties. Viena doma, ko es izdomāju, bija tāda. Es biju Tutas koncertā, un es skatījos koncertu, un es domāju, ka publika, kurā ir tikai vecāki, ka tur visi ir pisušies. Viņiem visiem ir kā pierādījums tam. jo teātra zālē sēžot, lielākā daļa būs pisušies, bet viņiem nav līdz tā kā proof. Bet bērnu koncertā ir tātad pilns ar seksuālu enerģiju realizētu. Labi, un... tas ir vienkārši tas ir ieskats tajā, kā darbojas skatīties bērnu izrādi. Ja tu esi cienīgs skatītājs, jo sieva teica, ka, tu skaties visu izrādi, tur citi seņķi skatās telefonā, tikmēr man ir tā bērnu izrāda. Vienkārši man kā cilvēkam, kas ir bijis uz skatuves, es zinu, cik tā kā necienīgi ir skatīties telefonā, izrādes vienalga vai kādu bērnu vai kādu izrādi, tad es skatos visu to izrādi. Vienkārši ir daudz laika padomāt. Jā, jo tev nekāda informācija neienāk. Jā. Bet, Tuta versus Ričijs un Rū. Ričijs Rū, tie, kas šeit ir vecāki, vai tad vienkārši tā sajūta. Ričijs Rū ir Laura Reinika projekts, un tur ir viens citu tāds projekts, un vienkārši es varu redzēt to kvalitātes atšķirību. Ričijs Rū un Lauras Reiniks ir priekš tāda proletariāta vairāk. Okay. Jo viņam arī bija vienu brīdi bīvs kaut kādā Twitterī, ne bīvs, viņš bija ierakstījis, ka to nekad nebija pieredzījis, ka skatuves, skrien bērni, ārdās ko kaujās un tam līdzīgi. Un tad, tur es klausījos ģimenes studiju raidījumu par to, kur viņi runāja, un Tutas koncertā, nekad tādas problēmas nav bijušas. Plus viņiem vēl tāds čalis izrādēja bērni, kaut kāds, pusaudzis, kurš sīkie, ko sāk rākot, viņš viņus nobiedina priekšā. Un vienkārši es pēc tam sapratu, Tutas tā nav bijis, tāpēc, ka viņiem iet, tomēr vidēji tāda inteliģentāka publika nekā uz Ričiju Rū. Un tur čīstēm, es varu izstāties, ka tur ir bišķiņi nevaldām. Protams, tā bērnu visu ārdīšanās jau ir tikai vecāki, tas nav vispār saistīts ar bērniem. Jā. Tur noteikti ir tādi mazāk ieinteresēti vecāki. Un, viņš arī dziedas fonogrammas zālē, tad, kad ir izrāde, nepaliek gaismas nedaudz ieslēgtas, jo par to tā ir dežūra gaismas, tur izrādē tas sīkajiem, un tad nav tik vēl, viņi labāk jūtās. Tur tā kā vairāk Tutas koncertā tomēr ir tāds profesionālāks piegājiens, tieši darbā ar bērniem, man liekas, jo Lauras Reiniks tur uzceps tādu tā kā izrādi, kur show must go on, es nevaru, man ir fonogramma, es nevaru pa vidu pateikt, lai bērni netrakoja atgriež savās vietās. Un tas nav vecāku spēles, tur, kur tie cilvēki ar seksu sēž. Kā tādā ziņā es pieņemsim, tikmēr, kamēr tev nav bērns, visi cilvēki ir Schrödingera pīsušies. Vai izņemot? Vai izņemot? Ja tev ir STD? Nē. Izņemot tad, ja tu esi klāt, kad viņi pišās. Es tad redzu, ka viņi pišās. Bet to jābūt ļoti tuvu, lai būtu patiešām pārliecināti. Zinu, cik ir bijis tuvākais tam. Es biju vienā mājas, sauksim to par mājas balīti. Kurš mājā mēs sēdējām un dzērām, Tas bija vēl apē, tas bija. Sēdējām es, viens čalis un Beiba ap galdu, un bija blakus istaba. Tāda bija mūsu tā kā māja, kur mēs tur dzīvojam pa nedēļu, un tad nav svarīgi. Bet, kurš tajā telpā blakus man vecmama gulēja. Kamēr mēs tu dzirdēji vecmamu seksu. Tas būtu interesants stāsts, ja godīgi, varbūt interesantāks, bet, Tur nebija durvju uz to telpu, un es biju praktiski pie durvīm sēdēju, tur tas galdiņš bija tā kā virtuvē. Un gulta tajā telpā bija tieši pie durvīm. Sanāk, es biju durvis un gulta praktiski. Un tur gultā tikmēr, kamēr mēs sēdējām pie galdiņa, vienkārši dzērām un runājamies, pīšās divi, Un vēl tāds added fun fact, ka tai Beibei tā bija pirmā reize. Tāpēc... To arī varēja dzirdēt. Pirmā reize. Nē, es dzirdēju kādu. Un es redzēju, kā viņam kājas ļeperē tur. Un tur nebija durvīm.
Jā, un tas ir... Bet stila, ja viņiem nav bērns, nav 100% zināms. Bet tad man būtu jāredz, ja es redzētu. Es izklausos pēc kaut kāda konservatīvā vecticībnieka, kurš saka, kurš krāp savu sievu, saka, ja nav bērna, tad nav seksa. Es neesmu nevienu krāps. Tas ir seksa skeptikas. Jā, seksa skaitās tikai bērns. Mošuļs, kuģis ar tā domāju. Viņš tipa saka, kuģis, ka viņš nodarbojas seksu, ja tikai bērnu ieņem. Bet mošuļs vienkārši to, ka neieņem bērnu, nesauc par seksu. Varbūt. Jā, īstenībā viņš pišās katru dienu. Viņš piš. Viņš piš? Okay. Tā pārēja bija vienkārši piš pēš uz nākamo lietu. Bet ja es redzētu penetrāciju pašu? Tikai, ja tu... Nē, tikai bērns. Tikai bērns? Jā. Tas nav seks. Tad seks ir ejakulācija un apaugļošana un veiksmīga grūtniecība, jā? Tas ir vārds, te jau, es negribu iet detaļās. Tas bija ļoti broad. Tāda. Jā. Man ir pieraksti visu vai neko. Un ko es sapratu, kopš es sācu pierakstīt šīs lietas, par ko mēs runājam, kad vai nu tu centies visu atcerēties, vai arī tu visu pieraksti, ja tu kaut ko pierakstīsi, ja tu sāc kaut ko pierakstīt, tad visu, ko tu nepieraksti, tu 100 punktu aizmirst. Jo man pāris reizes ir bijis, man nav bijis telefons rokā, es kaut ko iedomājos, un man pašā būtu labi lietu, ko pierakstīt, bet es 100 punktu neatcerēšos, ja es neparakstīšu, un es nepierakstu. Un neatceros. Jā, tas ir ļoti daudz tā. Tikai tas, kas ir pierakstīts, tiek atcerēts. Kā tev? Es saku, jā, man būtu ļoti labi, ja es neiedomātos. Piemēram, ka es iedomās kaut ko labu, es nepadomātu, zinu, ko es atcerēšos. Es pierakstīšu tagad, ko es tagad ņemšu iešu pie somas un ņemšu kladi. Pēc tam, kad es domāju, tāpēc kladiņam gliņā atcerēšos. Un nē, tāds nenotiek. Ļoti, ļoti daudz joku šādi ir aizgājis man kosmosā, tikai tāpēc, ka es viņus nepierakstu izreiz. Bet es tādā ziņā esmu atmetis to soli, kurā es domāju, kad es pierakstīšu. Un tāds, fuck it, šitais aizies nebūtībā. Man liekas, vajadzētu man personīgi vienkārši stingrāku disciplīnu priekš tā, lai vienkārši uzreiz iedomājies, tas pazudīs, ja tu nepieraksti. Ej, ņem klātu vienalga telefonu, rakstu savu, tas rakstu ar mailu uz sienas, bet pieraksti. Bet šī ir divu idiotu stāvs ir vienīgais, ko es pierakstu, lai man vēl sāks kaut ko vēl pierakstīt, jo tad man atkal vajadzēs vēl kaut ko vairāk pierakstīt. Bet šodien es ļoti labi visu pierakstu. Piemēram, esmu pierakstījis, ka es mēloju internetā, cik gadus vecs esmu. Un šo es atcerējos vienkārši tad, kad es biju sīks un spēlēju internetu, video spēles. Tad visšausmīgākais jautājums, ko kāds vajag pajautāt, ir, cik tev ir gadi, jo man bija 12. Un tā kā izlikties 16-gadīgā bija pārāk izaicinoši, bet teikt, ka tu esi 12-gadīgs, galīgi sīgais. Tad es vienmēr, man liekas, pieliku 1 vai 2 gadus. Un kāpēc es par to iedomājos? Jo ir pagājuši daudz gadu, kaut spēlēju online datorspēles, un tagad, kad čatā paprast, cik tev ir gadi, un tu ieraksti 30, tu vienkārši nespēji nocēt to ciparu. Tev pilnīgi gribās rakstīt mazāk. Tas ir tāds realizācijas brīdis, jo... Jā. Lai gan vienkārši es atceros, un tad, kad es biju sīks, un kāds ierakstīja, ka viņam ir 30, kas notiek ļoti reti. Tas likās, tu nost, kā pašķels vēl ir dzīves. Kā tu ar saviem pirkstiem iemācījies spēlēt pēc spēles? Zirgas griež elektrību. Man šāda problēma vai nu nav, vai arī nav bijusi, vai arī... Tas kokos nebija jāmano par vecumu? Tas būtu labs fun fact. Ko? Ka tu kādreiz saturu taisīji, bet tu mēs nedrīksim neko izpaust, ja tad to es nevarēšu izmantot kā fun fact. Nezinu ko? Izšaujam tāpat? To var pateikt, bet es uzreiz pirms epizodi ielikt, es izdzēsīšu to profilu. Lai tas ir fakts, bet tur ir vienkārši... Tur ir tādā pašā līmenī, varbūt viena noču augstāk, kā draugiem vēl vēstos. Jā, tas nē. Toreiz mēs pie tevis skatījāmies, un tur bija, es pirmoreiz dzīvi
Labi, tātad Kalvim spokos ir profils. Es neteikšu, kā viņš sauc. Ja kāds viņu atrod, var pastīties. Nē, nākamreiz, mēs varētu vienkārši nākamreiz pie fun facta varbūt nolasīt kādu, to, kas ir ieraksts bijis, un tad izdzēst. Jo tad neviens nepaspēs, jo kurš atradīs tev, tev bija cits niknējums tajā laikā. Nekur nezināms. Nākamreiz mēs tādu veselu sēriju no tā reāli uztaisīt. Tā kā to galveno daļu no tevas spoku profils. Un zini, ko īstenībā varētu, bet tad man ir tagad, īstenībā man ir pāris dienas handicaps. Es varbūt var izcelt kaut ko no turienes, jo tur bija arī tādi garāki raksti, ko es taisīju, kad bija, iečakosim. Jā, bet tur bija arī, absolūti. Nav sliktākā ideja. Jā. Labi, klausies, šis beigudrais ir viens tekstiņš. Velīna Čakarova šito rakstu Twitterī. Velīna? Jā, Velīna. Kāpēc meklēt sazvērestību, kad stulbums var izskaidrot daudz vairāk? To saka Gēta. Ok. Interesanti, ne? Atkārto lūdzu. Kāpēc meklēt sazvērestību, kur stulbums var izskaidrot daudz vairāk? Tātad paņemsim kādu variantu. Pieņemsim, Dvīņu torņu. Sazvērestība ir tāda, ka Amerikā paši to izdarīja, stulbums ir tāds, bija sliktā drošības sistēma lidostās vienkārši. Tā varētu teikt, jā. Ko vēl mēs? Kur tātad, es domāju, kur vēl varētu būt patiesas tas, kad stulbums var izskaidrot sazvērestību. Kas ir slavens sazvērestība? Amerikāņi nebija uz mēnesi. Jā. Stulbums to, ka viņi bija uz mēnesi izskaidrotu. Nezinu, kā šitais sadara šajā piemērā. Labi, vēl kāda ir latviešiem zinām konspirācijas teorija? Ir vispār kāda latvieši? Gan jau, bet viņas notiek tādas ļoti nišētas. Mums arī nav tik ļoti skaļi tie notikumi, man liekas. Es lasīju, ka vispār Amerikā ir izplatītas sazvērstības teorijas dēļ tā, ka viņi ir, viņiem ir bijusi tā vārda brīvība, un respektīvi viņiem ir bijuši brīvība domāt crazy shit vai tam līdzīgi kaut kā bijušajā padomu valstīs nav tik daudz. Mēs neesam ieskrājušies vēl. Jā. Es nezinu, ko es ar šito biju domājis. Es jau nevaru. Man ir te īstenībā vēl pierakstīts lietas, bet vienkārši pataupīšu viņas tālāk. Jo es vienkārši ļoti gribu dzirdēt par Jānu Žākli, ka vairs neesmu aizmirst. Jā, es cerēju, ka to aizmirst šī dienas tēma. Un basta ir vēl tik labi šitā. Jūs zinu, ko davai ierosinājums? Lasim faktus no tava telefona un... Nē, mēs nevaram, jo mēs jau pieteicām sākumā tēmu, un tā ir mūsu jaunais process. Labi, tas ir ļoti labi kaus. Izgriez ārā. Nē, neko mēs negriezīsim. Mēs iesim, tūliņ ķersimies klāt pie tavas tēmas. Shit. Pagaid, bet es arī gribēju kaut ko pateikt. Pagaid, par ko? Tu tikko nolasīji kaut kādas 4 savas lietas. Jā, man vēl kaut kādas 4 palika. Tu arī gribēji kaut ko pieteikt? Es arī gribēju uz vienu. Tā nekad nav. Nē, nedēļas lietas. Es pasaku vienu faktu, izspiežu ārā vienu faktu, tad tu no manis izspiedi vienu kukaiņu faktu, un tad pie nedēļas lietām tu pasaki kaut 17 savas lietas, un es... Labi, ok, let's hear. Vienkārši kaut kas ar mani exciting notika, tas nekad nav noticis ar mani. Es sanāku pirms pāris dienām filmējos reklāmā, un diezgan, tur būs daudz materiāla, diezgan plašā reklāmā. Plašu auditoriju sasniedz. Un tu nevari neko par viņu stāstīt, jo tev ir NDA. Es nevaru stāstīt, es negribētu tagad pateikt, es neko neesmu parakstījis, par nerunāšanu, bet es negribētu vienkārši... Te gribi visu atklāt. Es neteikšu ne uzņēmumu neko, bet es varu... Es neesmu īstenībā pārdomājis, ko es drīkstu teikt, bet es vienkārši Tu biji tik tā kā priecīgs, ka tev beidzot kaut kas ko pateikt. Un tad es saprotu, ka es nevaru par to runāt. Nebija visu izdomāts. Nē, es vienkārši domāju, ka tagad tieši cauri tai dienai. Labi, tātad mums ir diena Kalvija dzīvē, kad viņš dodās filmēt reklāmā. Tas nav fun facts, ka viņš ir filmējis reklāmā, tad vienkārši nedēļas notikums.
Jā, man ir briesmīgā apaļā seja, ko es reklāmā iedomājos. Cepurus varētu reklamēt. Es varētu cepurus. Zinu, ko es vēl varētu reklamēt? Rīķa līnijas. Savu galvu. Cirkuli. Jā, cirkuli. Apkulies un tā. Dūzi. Es varētu savu mērķi un būtu, ka cirkulis ar uzrakstu galvas. 8 aizmauc uz On Location, un man ir ideja, ka Aina pirmākais no rīta baigās teigļu, gludinu drēbes, un es viņus piededzinu. Bikses piededzinu. Paliek gludeklis uz biksēm, un tur izdeg caurums. Un tas bija... Zinu, ko es tikko sapratu, ka vienkārši iet caur tam procesam, man liekas, nebūtu baigi interesanti. Bet, kad šis filmēs reklāmā? Šis bija vēd. Es vienkārši sapratu, ka tas nav pat interesanti. Es neesmu vienam stāstījis šito visu cauri. Un es sapratu, ka man nav interesanti. Zin kā, tas var pateikt to, ka es varu pateikt par to, kā es jutos par to. Bija interesanti piedalīties tajā procesā un novērot tik Tu jūties interesanti? Jā, jo man, piemēram, interesējas tāda filmu productions un tāda filmēšanas tas process. Bija interesanti novērot, kā tieši tas notiek, ņemot vērā, ka es esmu tā kā tas centrālais, jo man bija galvenā loma. Es esmu centrālais, tas tur un viss ap mani notiek. Un, jā, es ļoti daudz iemācījos. Un ir diezgan dīvaini tā sajūta, kad visi staigā apkārt, un tev ir jāiemācās būt tā kā, ka visi neskatās uz mani šobrīd. Un tev vienkārši jāmēģina būt tajā momentā, un šobrīd gludinu drēbes. Un tad viņš pasaka, ka tur ir action, un visi tev tā kā blenž visu, un tev jāmēģina izlikties. Tu vienkārši stāvi savu istabā un ļoti brīvi dari lietas. Bet ne, man... Cik moderni vīrietis gludinu drēbes? Jā, savas. Un cik, kā lai pasaka, hacky, ka viņš piededzina savas drēbes, jo viņš nav... jā. Bet, tas, ko es gribēju teikt, ka man bija problēma ar seju, jo es neesmu, man nav ļoti ekspresīva seja, ja? Es tad, kad, piemēram, pat, man liekas, ziniet, tas mīms, kur ir, piemēram, Maiks no Breaking Bad, un viņš tur sēd, un viņa seja, tur happy, viņa seja, un viss ir vienāds. Tas to pašu par mani varētu uztaisīt. Un tev bija ekspresīva loma? Man bija momenti, es centos, cik varēju, es negribēju, lai tas ir tā kā pārspīlēti komiski, jo nedaudz no manis to prasīja, bet es negribēju, lai tā kā, paskatīs klaunu, un tā kā klauns apmēram tur. Jā, tikko es ļoti arī fiziski darīju, ko nebija klaunu kostīmu? Es nebiju klaunu kostīmā, bet man bija ļoti drēbes, kādas es nevilktu man virsū. Es nesaku, ka sliktas, kādam viņas varbūt patīk. Kad mēs varēsim tevi redzēt ekrānos? Tā šīreiz iznāk tad, ja cik es sapratu nākošajā dēļ, kaut kad augusta pirmajā pusē. Kāda satura pasniedzēja virzienā mums būtu jāstāsta? Vai tas būs kaut kas, ko nevar? Tas ir saistīts ar finansēm, man tā šķiet. Es mēdīju tam pārdevies. Banknote. Jā, tas ir esmu skatīt. Nē, Kraši, zini, ko es negribu pārāk es gribu, lai tas tā kā... Labi, es negribu, lai cilvēki meklē, es gribu, lai cilvēki tā kā uziet. Labi. Tev vajag. Paldies, jo es vienkārši gribu redzēt, cik ļoti tā reklāma ir plaša. Paldies, ka padalījies. Jā. Es vienkārši no sākuma domāju iet cauri notikumiem, bet tas nebija domāju, bet tad es pārpstulētos. No sajūtām. Tieši tā, es varētu arī turpmāk runāt par sajūtām. Labi, es tev biežāk pajautāšu. Jā, ļoti labi. Un tagad mēs ķersimies pie tavas tēmas. Kā tu jūties par to? Slikti. Es jūtos negatīvs, kā tāds gurķis. Tam. Kalvi, take it away. Sveiki. Es šodien, uz šo podcastu es biju ierosinājis tēmu, kuru es jau nožēloju. Un mēs vienkārši atceros pašu pirmo epizodi, vai ne? Kāda bija galvenā tēma? Imantas pedofils. Un mēs zinājām, ka mēs gribam atkārtot tādu kā kriminālo, kā var teikt, noziedznieka izpēti
Un es, lai gan zinu, ka izpēta būtu pārāk liels vārds tam, kas te notiks. Imantas pedofila gadījumā es noskatījos pāris video Latvijas televīzijas ziņās. Un izlasīju kādu rakstīju. Tad Jāņa Žākļa sakarā es biju uz izstādi, kur tur bija daži eksponāti, kas ir no tā reālie kaut kādi pierādījumi, tur pistoles un dažādi ieroči, ko viņš kā kontrabandu veda. Es atcerējos tikko, kā es sākumā pieteicu, ka tā ir kā vēstures. Tas ir vēstures stundas praktikants. Es būšu klase un inspekcijas skolotājs. Bet tu arī esi par to lasījis, par Jāņa Žākli. Jeb Žākle, vešajā ortogrāfijā. Šakle. Segvārds. Tagad. Mēs ar Kalvēm esam atvēruši šobrīd Wikipēdijas ierakstu. Mēs lasām visu, arī kas ir iekavās un izruna. Tas ir viņš dzīves, ir 883. gadā. Ar ko tev asociējas 883. gads? 1000. Ja godīgi no pirms 900 gadiem, vienīgais gads, kas man ar kaut ko asociējas, ir 1896. Un tas ir gads, kad tika izgudrots pirmais automobīlis, Mercedes-Benz Patentwagen. Jo es tikko sapratu, ka mana tā iztēle par vēsturi ir tā kā visi dzīvo pagātni kaut kādi latviešu zemnieki būdās, un tad pēkšņi ir Rīgas tā kā pilsēta uzbūvēta, visi brauc tramvajas, kaut kāds automašīnas un visi dzīvi tumsē pilsētā. Tur pa vidu ir tas nevēlais Peaky Blinders periods, kaut kāds, kur tu iedomājies, man liekas, latviešiem tā arī vajadzētu būt bijis. Bet tev nav tik ļoti skaidri bildi par to. Kas ir Peaky Blinders brīdis priekš tiem, kas nezinu, kas ir Peaky Blinders brīdis? Tas ir, kas tas ir 1920. gadi? Es nezinu. Kad bija lielā depresija pasaulē? 5. Tad tas varētu... Zini, kā es parasti filmās vai seriālos nosaku gadus, vismaz 20. gadsimtā, pēc mašīnām. Tad es apmēram zinu pa 10 gadiem, kā izskatījās automašīnas, un tad es varu diezgan precīzi. Man citreiz jūg kaut kādi 20, 30, 40. Kā mums visiem? 40 netik ļoti, bet 20, 30 ir, tur ir diezgan līdzīgi. Jā. Un tad, man liekas, ir ļoti iespējams, kā es tagad to iedomājos, sakarā ar karu, kad ļoti strauji notika tehnoloģiskā attīstība. Varbūt ļoti mainījās arī automašīnas, un tā arī bija, ka, tieši tehnika. Bet 83. gads. Bet, kā jūs teicat, šis bija tangents par citu gadu, kur tu neprasīji. Bet ne, par 83. Precīzāk 19. jūlijas. Vēl jau mazāk. Miršanas datums nav zināms. Jā? Tālāk. Tātad viņš bija mērnieks. Viņš nebija, tas bija viņa segvārds. Kādos? Tā kā niknēms mūsdienās? Tā kā es esmu... Apmēram, tu esi... Tagad būtu tas nedaudz savādāk izpaustos, bet tajos gados, kad nebija nebija datorizēta un kopīgi kaut kāda datubāze, viņi vienkārši pateica, mani sauc Smērnieks. Un tad... Nice. Tu vienkārši pateikt, kā tevi sauc. Kāds būtu tavs to gadu Kalve? Nē, tas taps. Cirkulis. Kalējs. Nē, tas pārāk tuvu, tāpēc, ka Kalvis ir Kalējs. Cirkulis. Cirkulis. Ok, I'll take it. Cirkulis. Es būšu Ūsa. Ok, labi. Es esmu Ūsa un Cirkulis. Ienāk bārā. Un viņus piekāja. Tā, kur mēs palikām. Nav zināms. Bija latviešu sociāli. Tas vispār vairs neizklausās pēc vispār nekā. Mēs kaut kāds random vārds. Mēs tik ļoti atdalām atsevišķu vārdu. Mēs neesam pabeiguši vēl pirmo teikumu, jo viņā ir bijušas 2 iekavas. Tātad viņš bija latviešu sociāldemokrāts. Tas ir... Pabeidz teikumu.
Un profesionāls revolucionārs. Tas ir nice. Tev maksā par to, ka tu veic revolūciju. Jā, visa viņa dzīves stāsts palielināt balstīts uz to, ka viņš bija anarhists un revolucionārs. Viņš Mūsdienās profesionālajie revolucionāri ir TikTok content veidotāji. Es teiktu drīzāk Twitter. Bet es domāju, Ķīnas viņi spēku nes tā kā revolūciju. Bet es sapratu arī tādu. Par kādu valsts mēs runājam tagad? Par Ķīnu? Nē, Jānis Žaku runājam. Nē, tāpēc es domāju, ka tas bija callbacks. Atries, mēs runājam par callbackiem. Es par šo es neesmu tik ļoti pārliecināts. Okay. Šis bija callbacks uz iepriekšējo epizodi. Okay, zin kā nevajag forsot viņus arī. Jā, bet atgādināt vajag. Tātad viņš bija daļa no Latvijas sociāldemokrātijas iekavās LSD. Centrāla komitejas kaujas organizācijas centra loceklis. Loceklis. Kalni. Es tevi beitoju. Tā bija ēsuma. Tur ir smieklīgs vārds, kuram ir divas nozīmes. Viena no tām ir krāns. Tāpēc... Kā mēs varam zināt, kur ir domāt šajā variantā? Šeit, es domāju, tas ir... Kaujas organizācijas centra loceklis. Jā. Zini, kā tur bija daudz locekļi, bet loceklis bija Jānis Žāklis. Jo vairāk saku loceklis, jo svešādāks man tas vārds liekas. Zini, ir tas prikals, ne? Es sāku vienkārši domāt par to, ka tas vārds ir veidots no kaut kas, kas locās. Jā, tā kā receklis, tikai loceklis. Tev ir bijuši, piemēram, tā kā tikko tev bija, tu to vārdu tik ļoti saistījis ar kaut kādu to lietu, ka tev ir pazudis tā saikne ar oriģinālu vārdu, ka tas ir kaut kas, kas locās. Un tad ir tā uznāk, kā tu saproti, ka tas vārds. Bet kāpēc? Es saprotu. Man, piemēram, tā bijis ar cepums. Mums laika cepums likās kā kaut kas tik cits. Tad es sapratu, ka tas ir kā cepums, kaut kas cepts. Jā, un arī saldējums un... Jā. Bet ar locekli es tā kā saprotu to ģenitālo variantu. Bet kā valdes loceklis? Kā viņš tur locās? Kā viņi nonāca līdz tam? Vai arī kurš bija pirmais? Varbūt tas vienkārši vārds nav saistīts ar locīšanos. Īstenībā ļoti interesanti. Man ļoti patīk valodas visādi prikoli, kas izklās labs teikums. Bet jā, šis ir ļoti labs jautājums. Kā mēs varam noskaidrot atbildi? Loceklis vai loceklis? Mēs varam spekulēt, es domāju, jo mēs neuzzināsim patiesu. Teorijas skolas. Bet ir iespējams, ka šie vārdi ir radušies atsevišķi un vienkārši kaut kā sakrita, kas ir, es domāju, maz ticams variants. Ka tur varbūt ir kaut kāda saistība. Zini, kā citreiz vārdi rodas, kad kaut kas notiek liels un cilvēki kaut kādā veidā es nezinu, kā pabeigt to teikumu. Ko viņi veidā? Ko viņi dara? Cilvēki rodās, kad cilvēki kopā... Ko? Es gribu saprast. Tu mani iehukoji, bet nav pašlaik. Centrāla komitejas kaujas organizācijas centra loceklis un Rīgas sociāldemokrātisko... Man vienkārši nebija vairs ko teikt par locekli. Zini kā, viņš ir vienkārši daļa no visu kaut kā. Kurš sapratīs tos vārds ir rakstīt? Kurš ir mērnieks? Jā. Tad mēs turpinām lasīt. Jā. Nākamā daļa vispār nebūs mulsinoša. Jo uzskata, ka viņš ar sēgvārdu Pēteris Pjatkovs, jeb Pēteris Krāsotājs, bija iesaistīts vairāk policijas nogalināšanā. Tā kā Latvijā viņš bija profesionāls revolucionārs, bet Londonā viņš bija profesionāls policists slepkavs. Tur būs, tur tiks arī atklāts, kāpēc viņu sauc par krāsotāju. Un arī, tas stāsts par policistu nogalināšanu. Viņam ir ļoti daudz dažādu haistu, visā tur locekļu apbrīvošanu. Es ceru, ka mēs tiksim līdz kādiem. Nākamais teikums gan bišķi kur meli, jo kas beidzās ar leģendāro Sidneja Strītas aplenkumu operāciju. Jā, klausās. Es neesmu dzirdējis nekad mūžā par Sidneja Strītas aplenkumu operāciju.
Nu, hei, tu vienkārši neapmeklēji pareizos saitus. Tas bija tajā novērtētais, noraidītais. Nenotveramais? Jā. Jā. Tur bija tie galvenie notikumi, tie haisti. Īstenībā tur ļoti mierīgi varētu uztaisīt, es domāju, tā kā mini-series par viņu. Bet vai vajag? Nu, ja to izdara labi, un es ticu, ka no šitā var kaut ko labu uztaisīt. Jā, tad tas stāsts ir ļoti interesants. Un, tas īstenībā tas čalis ir, viņš ir ļoti daudzpusīgs un ļoti tāds... Tev man būs jāpārliecina. Underrated. Pat ne underrated, vienkārši nezinām, maz zinām tēls. Un es ieteiktu cilvēkiem par viņu painteresēties. Jo no šī, ko mēs te runājam, nevarēs neko iemācīties. Jā, lūdzu, iepazīsti viņu. Jā. Ko? Dzimis. Kā jau mēs visi. Jā, tad viņš ir dzimis Talsu apriņķa Kauņu mājas zemnieka Jāņa Žākļa un viņa sievas Margaritas 6 bērnu ģimenē. Jā. Tu izlaidi gadu. Es sāku, skipot lietas, lai jau mums kaut kur arī jānokļūst. Okay, mēs pagaidām esam 2. paragrāfā. Jā. Viņa ģimenē bija arī brālis Kārlis un 4 māsas. Šitais ir brālēns, klausies. Tas ir svarīgi. Klausies, arī viņa brālēns Fricis Svars, kurš vēl spēlēs lomu turpmāk. Es tā ceru. Viņi vienkārši kopā darīja visus noziegumus un visus revolucionārās actionus. Klasiski, es domāju, ka tev ir brālēns, nevis kur tu satiec tikai kaut kādos radu svētkos, bet kur vienkārši taisa ir revolucionāras anarchistisks šīt. Tas ir tā kā bērnībā, es tikos ar brālēnu māsītas laukos pie vecmāmas, un mēs kaut kāds nedarbu strādājām, bet tu to nebeidz darīt. Tev 20 gadi, un tu gribi fuck shit up, un tu kā taisam jāc revolūcijas. Tiem nedarbiem ir sekas, un tas liels. Jā, viņi īstenībā tā kā spēlēja vienkārši bandītos, tāpēc kā bērnībā tikai dzīvē. Jā, un šeit ir reāli iespēja nomirt, nevis tevi sašaujot, kā, hei, tagad nākamā. Man bija bruņveiste. Jā, man bija lielgabals. Kādu tu skaņu izdevies, kad šāvi ir iedomi ieroci? Ko tu smejies? Es domāju, ka diezgan daudz meitenes tādu skaņu taisīja šaujot. Tas tev uzīs, tā ir pātaga. Pātaga, ja tev pēc uzīs, sekoja pātaga. Nekad neņem pātagu uz uzīņu. Man bija, es tagad atceros, man actually bija uzī. Jā. 9 mm. Un... Labi, es nezinu. Airsofts ir tas pats, kas bumbiņu pistols? Tas ir atkarīgs no pašas pistoles mehānismu. Es domāju, tur Airsoft ir ar gaisu, un bumbiņu pistoles viņas jau nebija ar gaisu, viņas bija atspērēt. Jā. Springsoft? Jep. Zini ko? Vai stāsts par bumbiņu pistolēm, kas ir no manas dzīves. Bērnībā es šādi tad pavasarām, kad es biju sīks, uz nedēļu aizbraucu pie vecmāmas uz Aizkraukli, tur viņi dzīvo. Un es uz kaut kādu, nedēļu 2 dzīvoju tur. Un tur bija pie netālu no blakus praktiski tam dzīvoklim liels tā kā sporta laukums, tur visādi tur stieņi un visādi, kur varēja. Kur bērni varētu maņķībā, es nezinu latviski, stieņi. Tev visi komplekts sauc par stieņiem, bet ne? Jā, stieņiem. Tur ir daudz, kas. Visi saprot, kad kāds pasaka stieņi. Īstenībā latviski man nav tiem visiem nosaukt, bet angliski tur. Vingrošanas komplekss. Vingrošanas komplekss stieņi. Es īstenībā vajadzētu tādu fitness klubu stieņi. Jā, un tur bija jālēn cauri sētai. Bija 2 varianti, vai iet tālāk, lielāku gabalu un cauri sētē, tur bija caurums, vai arī mazāku gabalu, bet tur zem sētas bija izrakts tā, kā, nezinu, vai suņiem vai kam, bet tur varēja izlīst cauri. Un it kā trešais variants pāri sētē, bet tas bija, viss stulbākais. Un negribēs iet tālāk, tā kā ļoti bieži slīdu tur pārpakšu cauri. Un, jā, es baigi izpulstu detaļās, bet tur vienreiz mēs spēlējāmies pie tiem stieņiem, un tur bija mans brālēns, viņam bija bumbiņu pistola, viņš man iešāva dibena baigā, un es sāku raudāt un aizgāju mājās. Un tas ir tas mans stāsts.
Tas kaut kāda repera tēga, ķipa. Tas ir mums tāds. Es šaušu brālēšu ar bumbiņu pistoli. Tagad cietikoju Edvārds. Viens stopus, dzeltena lode, mans divads svilst, kā alkohola goda. Pats negribu pazemot repu. Mautam tālāk. Jā, vienkārši tas ir man asociācija ar bumbiņu pistolām. Un brālēm. Un ar to konkrēto brālēm. To viņu varētu būt taisīt revolūcija. Es ar viņu. Viņš bija tā kā kāds ar ko revolucionēt. Es domāju, mums nebūtu labs connections. Jo vienmēr būtu starp jums tas šāvietis dibenā. Ne tas mums vienkārši bija pārāk... Man liekas, viņš nebūtu čalis, ar ko es varētu tusēt. Jo? Mums vienkārši ir pārāk dažādi mūsu pārēc. Tas kā mēs... Ko mums vajag dzīvē un kā mēs skatāmies uz dzīvi, mēs vienkārši esam dažādi cilvēki. Ja tu brālēni klausiet šo piesako mums Spotifyā, ieliec 5 zvaigznes, un jūs varat citu izdarīt tāpat. Es vienkārši atceros, ko ieplagot šo lietu. Man ir... Vienkārši bija tematiski, jāprītīgi brālēns. Man ir 5 brālēni. Un tad tā kā... Cik no viņiem tagad iešāvuši dīrstā? 1. Man ir... Es vienreiz gāju medībās kā dzinējs. Un man pīri medības, un viņi kad šauja bang, 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 ja? Tās arī attēloja. Bang, bang, bang. Jep. Un man, centimetru 2 virs acis trāpīja skrots, un es padomāju, kas varēja, un viņas trāpīja tik stipri, ka es tā kā pilnīgi galvu atlēc atpakaļ. Jā, un man nekas, nebija nekāds pat īsti vārdas bojājums, bet vienkārši tik pēkšņi negaidīts kaut kāds trieciens. Varēja zaudēt akt? Tieši tā, bet viņš te pierē neko nenodarīja, bet viņš bija tik stipri, ja viņš būtu centimetru 2 zemāk. Gluži kā Jānim Žāklim gadījās. Kad precīzi tieši tā. Viņam izšāva aci, viņa brālēs. Jā, kas nenotika īsti. Bet es vienkārši izdomāju, mēs varam... Viņas nekad neizlasīs, nepārbaudīs, mēs varam piedomāt klāt. Jā, zini ko, es apmēram zinu notikumus un izdomāju, kas ar viņu. Viņam nebija vienas acis, jo viņam izšāva vienreiz pīļu medībās. To jau tu sabojāji. Tā nenotika. Viņam bija abas acis. Labi. Tad viņš bija revolucionārs un viņš revolucionārizējās. Cik gadu laikā? Ko lūdzu? Cik gadu vecumā? Jā. Viņš jau 22 gadu vecumā un padomā, kāds tu biji 22 gadu vecumā? Kā tu redzēji pasauli? Es aprecējos. Ok, labi. bet man tev ir jautājums. Okay. Kādu sagvārdu tu izvēlētos? Svarelis, Fricelis, Bobrikovs, Karpovičs, Buldogs vai Dumnieks? Es domāju, ka saistībā ar mūsu podcastu nosaukumu es izvēlos Dumnieks. Dumnieks? Jā. Kāds tas notiek nozīmē kaut ko citu. Tā kā viņš es būšu Buldogs. Tas bija pārāk obvies likās, lai ņemtu, bet ok. Bobrikovs vai nozīmē vai Karpovičs ko? Noteikti, ka jā, bet es nezinu. Un Svarelis ir tas, es būtu kādu laiku atpakaļ. Jā, kādu laiku atpakaļ es būtu izvēlējies Svarelis. Fricelis, man gribēja bērnībā pa Frici saukt. Varētu būt arī Fricelis. Mēs liekas runājam par šo. Jā, tas ir tā kā vācietis, man liekas, domāts. Es liekas nedraudzētos ar tevi, ja tu būtu Fricelis. Bet ja tu būtu Bobrikovs. Nē, es būtu šī lietu negribētu ar man draudzēties, ja mani saukt Bobrikovs. Jo es zinātu. Kas tur tālāk ar viņu notika? Viņš 22 gadu vecumā kļuva par nemiernieku vadītāju Tukumā. Padomā, 22 gadu vecumā viņš jau močīja, nevis tā kā es, ko es darīju, es sēdēju un ēdu čipšus un... Skaties YouTube'ā video par stand-up. Precīzi, tieši tā. Es saņēmu lēnās spēkus, es gēdoju knowledge, latviski sakot. Jā, un viņš tātad Jānis Žāklis piedalījās daudzās tā dēvētajās baznīcu demonstrācijās. Vēlāk viņu ievēlēja par Latvijas sociāldemokrātijas centrālkomitejas kaujas organizācijas centra locekli un Rīgas sociāldemokrātisko organizāciju. Šī brīdī vienkārši visa klase atslēdzās. Tur ir pārāk garu
vārdu pārāk gara virtene. Es domāju, ka, jā. Bet tad kāds ir risinājums? Nē, ļoti labs, vienkārši es saīsināšu. Klausies. Davai, malc, jo... L, V, G, V, K, P, N, V, T, U, P. Tu lasi pirmos burtus? Jā. Bet to nesapratīs neviens, kurš netur tekstu. Kurš elko? Es nezinu, kā man nav risinājums. Es zinu, ko varbūt mums jāņem piemērs no Kevina, no Office. Less word mean. Bet arī, es vienkārši nezinu, kā pasniegt šo informāciju labi. Es nesaprotu. Zinu, ko varbūt mēs varam apskatīt atsevišķus haistus vienkārši. Nav jēgas iet chronoloģiski, jo nevienam nepišu. Un es ceru, ka vēl kāds ir palicis klausītājs. Un vienkārši ies labāk. Tātad bija viena situācija, kur viņiem bija no policijas iecirkņa jādabū ārā savējie čaļi. Un viņi iegāja iekšā, un divi izlikās, ka viņiem kaut kā ļoti vajag no policijas kaut kādu, lai viņi tur palīdz ar pasu daļu vai kaut ko, vienkārši novērš uzmanību. Un tad divi no viņiem iegāja iekšā policijas ēkā un izlikās, karši viņus mēģināja apstādināt policists viens. Iedomājies, ka tu esi tā kā kaut kādā hitman misijā, kur tu esi ēkā un tu esi tā kā, pretinieku zonā. Tāds vibes vienkārši te visiem stāstījumiem, tas man tā vismaz tas, ko es tā jūtu šeit. Un viņi iet iekšā pa gaiteni un tur pretī policists tādu, wow, ko jūs te darat, jūs te nedrīkstat nākt. Un viņš tādu, nē, es te strādāju, un viņš vienkārši pārliecināja policistu, ka viņš ir policists. Viņš tā, hei, es esmu policists. Un tad policists, tas, kurš tā kā pie durvīm, viņš tā, es atvainojiet, jā, kur jūs esat atnākuši. Un viņš teica, es esmu atnācis tur kaut kādu krūmiņu apskatīt apcietināto. Tas Londonā notika? Tas notika, nē, kaut kur citur. Latvijā? Es domāju, kā viņš varēja tik labi runāt tajā svešvalodā. Viņš, starp citu, Jānis Žāklis ļoti labi runāja latviešu, vācu, angļu, un arī viņam no vecās mātes jidiša zināšanas bija. Kas jidiš? Jidiš tas ir ebreju, tā kā, es nezinu, tā man skaitās valoda jidiš. Žīdu valoda. Jā, tas ir viens no definīcijām. Un tātad tāpēc viņš ceļoja uz Ameriku, viņš ceļoja uz Franciju, viņš ļoti daudz ceļoja, tur visur viņš spēja atrast kaut kādu savu, es saku, viņš ļoti interesants tēls, par kuru varētu taisīt filmu, jo viņš tāds, apmēram tā kā tajos pašos Peaky Blinders. Es vienkārši redzu to apmēram tajā gadsimtā, tāpēc tas ir tuvākais, ko es varu iedomāties. Ka viņš vienkārši hasloja, viņš ar kontrabandu nodarbojās, zagalietas aplaupīja, un arī viņam nebija problēma ar nogalināšanu, vienkārši kaut kāda savas idejas vārdā. Un tā. Bet kādu revolūciju viņš taisīja tieši? Lūdzu, neprasi man tagad faktus, lai es tev saku. Drīzāk nē, es tev saku. Vienkārši tur tiek minēts, ka viņš ir revolucionārs, anarchists, revolucionārs. Kam viņš pretojās? Sistēma. Tātad. Haists. Viņš paziņo, ka viņš ir policists. Viņš zina, ka viņš vienkārši apmēram, tas, kā viņš dzīvoja, viņš pildīja misijas apmēram, tā kā godās dators. Izmēģinām kalnu. Jā, viņam pasaka, apsūdziet šito banku Helsinkos, un viņi ir tā kā skvāds, tā kā filmā, viņiem tieši nodot uzdevumu, jo viņi ar to viņš bija labs strateģis. Tu esi Žāklis, es esmu policists. Tu tagad ieraudies tajā mājās. Kur? Tur, kur viņš tur ielauzās, vai kur? Policijas iecirkņi. Policijas iecirkņi. Es stāvu policijas iecirkņi ārē pīpēji. Jā. Un tu nāc. Aiziet. Es eju iekšā, tu man jāatvērt. Excuse me, sir. Where are you going? I need to see a prisoner. Who? Karklins. Who? A prisoner named Karklins. Spell it.
K-L-I-N-S. Oh! Vai, cik Who would you? IQ? Who would you be? I am Peter the Painter. Oh! Do you paint? Yes, I paint street names. Labi, es taču jokoju. Ej iekšā. Un tieši tik easy. Precīzi ētīgi, tā kā lifelike. Jā, un kāpēc viņu sauc Peter the Painter? Viņš pelnīja naudu ar to, ka viņš zīmēja, krāsoja, rakstīja ielu nosaukumus. Nebūtu uzminējis. Okay, nē, nu, tas vienkārši tajos laikos viņš hustloja, darīja, ko varēja. Un, Pa dienām rakstīja ielu nosaukumus, pa naktīm ielauzās policijas iecirkņos. Un viņš arī visāds izlīmēja tur anarchistiskas plakātus ielās. Ok, man ir ideja. Kroč, tu esi atkal žāklis, tu līmē šobrīd plakātu. Es būšu policists. Ok, es līmēju plakātu. Excuse me, sir. Yes? What is this poster? It's my friend's band concert. Oh! It's called Fuck the Police. Straight from the underground. Yeah. Yes? Okay. Straight out of Compton. Es visu laiku Es nezinu, kas... Es šitādu veidu tā kā stāstījumus ar bērniem visu laiku spēlēju tā kā. Jūs esat pirāti, jūs braucat pa jūru, un tad priekšā pēkšņi spoku kuģis, ko jūs darat kā peldat viņam klāt, vai bēgat no viņa, un tad tādā veidā. Šitādu stāstījumus viņam neesmu piedāvājis. Ok, viņš ielauzās tajā iecirknī. Jā, un viņš ielauzās, viņu ieleda, un viņš satika tos savējos, kas tur bija, pieņemsim kārtniņš, man liekas, pat viņu arī sauc kārtniņš. Un man liekas, ka vēl viņš čalis tur bija. Visiem izdalīja ieročus, man liekas, ka tur bija tā, ka lejā izšāva kaut kas, kad šis sākās apšauda, un augšā otrajā stāvā policijā tur bija ļoti daudz, arī policistu, bet viņi domāja, ka tur bija, viņi iegāja tā kā divatā tur iekšā, bet viņi izklausījās pēc tiem šāvieniem, viņi padomāja, ka tur ir vesela tā kā banda ienākusi, un viņi tur vienkārši paliek lieta. Nē, un tie otrā stāva policisti, viņi iebarikādējās, gaidīja, ka viņiem uzbruks. Bet viņi vienkārši iegāja savāc tos savējos un tika fiksi ārā un victimless crime. Jā, un viņiem ļoti, ļoti veiksmīgi visi tie haisti bija, ne visi būs beigām, tur bija sākās problēmas. Okay. Bet ļoti interesanti. Piemēram, es nezinu, es tagad fakts neatcerēšos, bet ir tas banku viņa aplaupīja. Tur jāviens. Ja viens būtu pievērsis uzmanību tam, jo es klausījos ierakstus par tiem visiem. Kāpēc skolā nemācis par žākli? Piemēram, mazākās klasēs to nevarētu stāstīt, jo man liekas, tas varbūt varētu... Vārds loceklis tur? Tur, piemēram, tas ir, jo uz mums jau tas strādā, mēs zinām to age range. Varbūt tas varētu likties kādam, ka tas varētu iedrošināt kādu darīt tam līdzīgas lietas, un kad viņš izklausās baigi tāds cool. Lai gan pietiekam popkultūrā ir tādu... Tāpēc kā TikTokā visi atkālo stulbi. Jā, tad mēģinu callbacks teikt. Jā. Ļoti obvious sanāk, jā. Es skaņā. Un tu ikā laikam, TikTok Ķīnā, ne? Nu, tad tu iemauc kādu organiskāku. Nav tik video. Jā. Zini, ko, es mēģinu pārāk... Nē, es mēģinu vienkārši izlavierēt cauri visām šām sarunu tēmām tikpat graciozi kā Spāris, jo viņas ir ļoti lieliski mednieki. Bet mēs par Spāriem pagājušajā epizodē runājam. Jā, tas ir callbacks. Uz pagājušo epizodu? Starp epizodu callbacks. Tu pat nenorēdēji. Jā. Es vienkārši esmu apmulsis kā Imants pedofils, kad viņu apcietināja. Es domāju, ka viņš bija ļoti apmulsis.
Es domāju, kā? Es domāju, ka jau nenoķers. Apmulsis nav tā emocija, ka viņš sajūt tev brīdī. Atvainojos. Jā, nevaram zināt, tikai spekulēt. Tieši tā. Laiks, ja Žāklis būtu dzīvojis 2015. gadā, viņš būtu pats noķēris pedofīlu. Es domāju, ka jā. Ja viņam tāda būtu misija iedot, tad es domāju, ka viņš diezgan viegli tiktu ar to galā. Mūsdienās vispār ar noziedzību daudz grūtāk nodarboties kā kādreiz. Tiešām tā, jā, tieši tā. Drošība ir ļoti drastiski augusi. Jā, un tev ir jābūt ļoti zinošam, lai varētu tiešām tā kā arī kaut kādus haistus taisīt, apzaktu kādu lokāciju. Tu esi kādreiz kaut ko noziedzis, bet es gribēju vispār to pietaupīt savam fun factam. Tad man atbildēja. Jā, tu esi kādreiz noziedzis kaut ko? No veikala? No jebkurienes. Haistu kādu savēju. Haistu? Es neesmu noziedzis neko tā, ka to varētu saukt par haistu, bet es esmu kaut ko, nezinu, brālēnam pāris Lego klucīšus stilīgus iebāzis kabatā, jo viņi tā kā... Viņu setapoja? Tā kā tu viņam ieliki kabatā klucīši? Ko? Nē, es nozegu brālēnam 2 Lego klucīšus. Es domāju, tas būtu riktīgi. Tu būtu tāds krimināla masterminds, kurš iebāž brālēnam klucīšus, izstāst, ka viņš ir nozedzis. Un vēl vienam citam tā kā ģimenes draugu, ģimenes tā kā dēlam, es nozegu, es vienkārši paņēmu, es neredzēju to kā zakšanu, vienkārši paņēmu uz mājām vienu mašīnīti. Tad es neatceru, cik tas gadi varētu būt bijis. Un mamma tā kā ieraudzīja un saprata, ka esmu paņēmis, un tad viņa bija dusmīga. Bet es to neredzēju kā, es nozagšu, tā kā, man tagad būs. Vienkārši, man šitas patīk, tā kā, un es nepadomāju, kā tas izskatās no malas. Es tev laukī nozagu pudeli ūdens. Kals bija vēl aizvien ļoti neapmierināts. Kals bija atbraucis ciemos laukos, un viņš braucot prom, viņam ir tāda ļoti forša ūdens pudeli, un tu dzert ir tā kā no kaut kāda kalnu strauta. Jā, tu dzer, un liekas, vizuāli izskatās, wow, tagad man gāzīsies mutē ūdens. Bet tu dzer, un viņš tek perfekti tik daudz, cik tu vari dzert dabīgi. Un kalns brauc prom no manis, un es redzēju to pudeli stāvam, viņš tā kā redzamā vietā, un es viņu tā kā padzēros un noliku uz palodzes. Tādā, vēl joprojām redzamā vietā, bet tādā, kur kalns varētu nepamanīt, un viņš tiešām aizbrauc prom no to pudeli. Snīkī bēstā. Un šodien es braucu uz Rīgu, un es ceru no tās ūdens pudeles, es domāju, vāc jāizved Kalvim, bet es izdomāju, es izlikšot, ka es viņu aizmirsu. Un es, protams, neiedomājos, kā jau klasika Kalvis. Pajautāt? Jā, ka es neiedomāju, es nesavilku, es biju, zin kā pudele man jau bija, es kādu laiku jau nedomāju par viņu, un tas, ka tu brauc uz Rīgu, man netrigeroja to, viņš varētu pudeli paņemt. Tev būs jānopērk jaunu. Nē, tev būs, es vienkārši, dūd. Jo es biju, kas es izdomājis, ka tu prasītu man viņu atpakaļ. Tur nekur nav rakstīts, ka tā tavējā. Ok, zini, ko es varētu arī nopirkt. Ko domā? Pieliecies. Nē, es skatos. Cik pulkstens ir? Jā, man ir kaut kur jābūt. Bez 28 ir. Nē, man ir jābūt pirms 10 kaut kur. Ok, kur tev jābūt? Veikalā vienā jāpaņem kaut kas. Alkohols? Nē, veikals varēs ciet. Tur iekšā ir viena, pakamāts. Vai, Tev ir jāizņem no pakamāta kaut kas. Un tu man to pazinot tagad. Tad, kad mēs esam paši... Es vienkārši nebiju domājis, ka tas mēs... Tad, kad ir pati interesantākā daļa par Jāņa Žāklis dzīvi. Nē, mēs izrunājam tos skaisti cilvēki, var painteresēties vēl par viņu. Es zinu, ko es teikšu akrē. Es noteikti negribu runāt par Jāņa Žākli. Šis bija... Ko mēs varam mācīties? Es zinu, es ļoti cenšos izdomāt kaut kādu veidu, kā izdomāt tēmas, par kurām varētu brīvi norunāt, piemēram, stundu. Un es nezinu, nāk prātā vienkārši stand-ups vai kukaiņi. Jā. Nākamreiz es kaut ko pagatavošu. Man nāk pāris idejas prātā vēl. Ārpus stand-upa vai tā.
Bet mēs noteikti varam atkal tos jokus parakstīt. Labi, šitais īstenībā viss jau iet aizkadrē. Te jau tāpat neviens šo vairs nedzird atkal. Tur ir kaut kas, ko grib pastāstīt nevienam, tikpat kā. Kamēr ieslēdz mikrofonu? Nē. Labi, paldies, ka klausījāties. Es biju Emīls. Es esmu Kalvs. Un tiekamies nākamdēļ. Atā. Doi, čau.